Sveicināt, labrīt, labdien, katru, nezinu, čavenieks, kas saka visiem. Man ir viens stāstamais pūkstens, cik ir. Nu, 9, jā, labrīt, jā. Nāk 9. Precīzāk sakot, labi, pateiksim precīzāk. Bez 25 minūtēm 9 no rīta, sestdienas rītā. Nu, tagad jūs tur ir papēt dziļāk, cik tad ir bez 25, 5 pār pusdeviņam arī tā var teikt. Labi, man bija viens kapeņs stāstiņu padomu. Tad, tā aiziet. Tā. Jūs iedomājaties situāciju, tagad viss olimpiskās spēles, viss tur notiekas, ja? Man ir pašam olimpiskās spēles, man nav viņas jāskatās. Man pečka, kur viņi, tāpēc, ka ārā baigi augsts un pie logu man, tur kaut kur, jūs neredzat. Tur mazliet ir tā paaugsts. Kā jums? Tur ofisos, tur, kur ir tie radiatori, to es neskaitu. Man nāk no augšas, no jumta, no bēniņiem, kas saka, no turienes, blīzēs. Tāpēc man ir kapus galvā, te mazliet ir pavērt. Tur jau ir labi, tur ir čavenieks, zējabīts, kas saka, tāda ziņa. Nē, es te pie to loku tagad bija tie baigi mīnus, pavēs visi man te visi sasals. Ūdens tagad ir izraisals. Labi, vēl nav, bet, kā jūs domā, kā jums arī droši vien tiem, kam nav tā centraļņiks, tiem arī čavenieks, ne? Kuri, esiet tagad, kuri man tūlīt tas būs izkūries, es 2 reiz dienā, no rīta, un tad uz vakar vakara pa nakti, ka iet pipelē gulēt. Un tā kaut kā jau ir. Jūs tur arī saprot, ceram, tiem, kam pašiem tā situācija, te kā man, jā. Jūs tur neko nevar izdarīt, tā būd izsals vienkārši, kuri. Sviņā, kas saka. Tā ir šī kapeņa stāstiņa. Un pagaidām jāsaka čavenieks.